Ja, bet meitenēm patīkās, viņi saka, ka triec dupsītī ap caurumu saslēdzās un acīm kā zaķītim. Citā pulkveļas. Rīma. Pulsar. Pareizi, ja? Nu vairāk, kas ar mūziku nodarbojas, ņem Voldemāriņu, ja? Voldemāram tāda urgas pauta, viņš tādu pustaktīt pie dīras pieliek. Ja. Nu tas jau, kas ar mūziku nodarbojas, tas zina. Nu ir vien tāda sievietēm palīdzam, ja viņai problēma kāda ar vīru, mēs atrisinām tāpat kā auseklīts, ja? Kad mūs zilie nodrāž, ja? Nedēļ dirs pasā, bet atkodēts no visām nelaimēm. Ja? Tad tik piemin žūks un kājiņi sāk vibrēt. Ja? Nu ļoti iecienīts īsta latviešu dirsā līdē pipels zaļais galiņš vienīgais pie manis strādā, ja? Viņam ir 5. pensijas līmenis, 35 gadi. Ja? Jā, viņš tā naktī taisa no 3 līdz 5 piegājiens, tā pie sievietes meitas, ja? Viņš tā 77 minūtes, ja? Pusstundu fektē, 7 pisās un 40 bez samaņas. Šito vīrieti var dabūt tik vienreiz, ja? Te jau viena otra sieviete tā smīkņā zina, ja? Bet iznākot ārā, es jums gadu nestāstīšu, ja? Sieviete saka, paldies vecais, pirmo reizi mūžā dzirdēju, kā debesīs eņģeļi dzied, man ir superkājs, ja? Nu šeit jau ir tāds jautājums, ja? Ļoti smags, ko mēs risinām tie veči, ja? Nu, mums neceļās pretam Eiropas plikajām pīzdām, nav orientieris, kā mūsu laikos, nav orientieris, ja? Brīnās Rīgā kaut kāda praista notiekās zilieva, ne? Pašs vainīgs, ne? Mūsu laikos, kā pavilki pa villiņu, kāda devi ir, ne? Čām no nabas līdz dirsai caurumu nevar atrast, ne? Ļūdās un tur viss sākās, ne? Tas viss dzīves īstenībā, ne? Man pašmāna viņš saka, ko lai dara, vīrs aizgāja pie drauga dzīvot? Man viens jautājums, villa ir, nav, nu ko tu mēs runājam? Visu laiku teica 7 traknie gadi, nu krīze, ne? Žabli uz ielām, tāpat tā villa, nu? Manu draugu noķēra, saprotiet, vecumā huku noķēra vecumdienās. Viņš teica, ģerbos no sieva pasties, viņš teica, ko te esi sācis pīst, esat viss pauts sadurstīt, bija iekritē uz muču, ne? Es savā laikā palaidu deguntiņu pa vīliņu, kā susurīts, ne tagad kā bāz deguni, tā kā pie kaktus sāk, ne? Nu šitas ir ļoti labs puisis, ja, tas ir tāds, ja? Nu, tā kā tāda rašvila, kad ir tā griež iekšā, bet nu labs, ja? Bet ievēro sievietes, ievēroši zina, ka viņam uz galī tā ugunszīme tā kā Gorbačovā. Ja? Nu, vīrietim sievieti ir liela atšķirība. Vecs, ka uzkrīt virsū, tas jau kā trusis grūž, kamēr kuli tukši. Ja? Bet sievieti grūž un domā, ka Zatvers, deputāts, profesors, viņam koši tālāk. Ja? Man atnes vienu valdīt parādīs, koks puisīts. Ja? Redzēt, kas notiekās. Ja? Veči atbrauc sadzerās kūri, laiza, viens kā bebris pat iekod. Viņš teica, nebija Eiropas Savienība, memmei bija villa, tagad plik kā vāra, nu. Nu šitas ļoti smags jautājums, ja, man bija darīšanas valdība 8 gadu padomu nevies vairiņai bija, ja. Nu man arī ļoti smagi gāja baštika, ja, viņš jau iedomājas, ka viņš mācītājs tā kā dievu vietā zemē, ja. Nu nekas, nu tagad atskrēja tāds sabījies, viņš teica, ko lai modi dara, viņš teica, man nopirkās un mazais sācis valodu raustīt. Kā es viņam teicu, palasi Indriķu kroniku, tur rakstīts, ja bērni neņem no dīras puses, viņš nebaidās ne pirdienu, ne pērkoņu grāvi, ne lielu gabalu šāvi. Ne? Neticē, nu, pierādījās. Nu, tā, es saku, nu, ko darīju, ne? Es saku, Latvijas strēlnieki 19. divīzija gāja pa priekšu, visur nebaidījies, pārēji apdirstušies aiz muguras nāca, aiz latviešu. Ne? Es saku, nu, lai audzina vīliņa, lai nosēc to dīrus, un ka nākas pirdiens, lai tā izsijā, lai viņš to triecienu nedabār mazais. Ne? Mums lečiem striņķis apkūluņā vēl dīrusai priekšā, nekas tur nevis. Nu, šitas ļoti labi strādās ēns, ja? Viņš tā kā tāds gulošs lauvi, bet nu, kā ņem, tad ņems. Tāds var no... Viņš saka, citreiz jāspļauj virsū drūmas apcelties. Īstais Latvijas. Nu, redziet, kas notiekās. Baštika atbrauc jau cita villu uzaudzinājis, cita pirsiņu ielikus. Lauka paliek lauka. Nu, šitas ir diezgan tāds
Nu, sievietes saka, es gribu vienu dienu pajārēties, profesora Kalnbērs darbs, ja? Plasmas gar malām stāv vienu dienu, 2 dienas, tā kā mūžīgais dzinējs. Vienīgā problēma būs, tad nomir zāri, kā vākt caurumus jātais. Nu, šeit jau tie rādām kādu bildi, krievu laikos meitenēm, ja? Nu, bet tu palaid tā kā trusai zausi, paņem, ja? Trusai zausi. Nu, viņi jau nezina, teiksim, cik liels attālums no viena cauruma līdz otram caurumam. Tas viss mums jāstāst, jārāda. Nu, Eiropas līmenī jau mēs jaunatni apmācam kulakā raut, jo nevar tā kā krievu laikos dračī visu dienu rokas tūrznājums, ja tagad, ka brauc uz ārzemē ātri jārau, saprat, jāšpaktelē sievas nav līdzi, tad mēs dodam certifikātu, viss kā nākas, ja? Nu, viens no lielākiem atklājumiem, kas, teiksim, pret spīdu aidi āpštauku, ja? Tagad zēnu kondors nevajag. Pie mums var nopirkt āpštauks, uzliec virsmu nekāda problēma nav, ja? Pārbaudīts uz krievu zābakiem, uzliek uz ķirznieku ūdens negāja iekšā. Tas ir pārbaudīts vērtības. Nu, šitā jau aug jaunā paudze, tāds smuki pākstīts, sulīgs, garšīgs, latviskais kūrs sāk dīgt, ja? Nu, tas jau, kas nomainīs jūt. Nu, šitas mans ops varens pisēs bija, līdz 90 gadu strādāja pie manis. Cepu nost, bet, nu, trāpījās tāda jauna meitene, ieņem lielo tabletu un gatavs ar galvu. Nu, groši nosvinējam 98 groši, ja? Super, viņi vēl lielu šturmu sanāk, paņem zēniem anālo un minetiņu uzstājas. Viņai melnā josta ir, ja? Melnā josta, vienīgais tikai, ja? Nu, jaunatnēs brīdina, lai dikti prātīgi, ja? Groši baigais nokniebiens, vienam otram no pimpa novēl kādu kā stabulē. Nav problēma, jo viņi vienīgā tiek. Nu, tad meitenes jau vēlējies, lai pāri zēni būtu tādām mazākām piplītēm. Viņi saka, lai tā, nu, tā smuk, tās maliņas izkniedē, izsfūgā tā, nu, bet mūsu zēni ļoti precīzi strādā. Nekad, ja meitene prasīs 1,5 centimetru, neieliks līdz pautiem, 1,5 āra būs. Nu, tad strādā ar precīzi. Nu, viena daļa jau nezinu, kāpēc tie ārzemnieki svien pie mūsu meitene. Viņa pat kārtīgi pīzi nav redzējuši. Tie jau, ka paņem sulatāk, zin, tādu smeķu uzrādi. Man jau siekali jānoris. Nu, šitā uzkrāstojos, ja? Gribēju braukt uz Liepājas pedagoģiskos, bet palikās celkiņi, vien teica vēl vienu gadu. Nu, šitais zēns ar savu triecienu pipeli tikai uz celkām strādā. Tas ir tas pats tā problēma, kas ar baštiku. Atbrauc jaunais pāris, viņš saka, ko lai dara, viņš teica, mans līgavains, ka ierauz atsins ģības. Nu, te viņš atstāja mums, ja? Mēs nostrādāja, ja, no rīta. Atbrauc līgavai pakaļ, zarcenīta. Nabīcis vienis pateica, 2 celkas 100 lakmanieti. Nu, šita zēna ļoti uzmanīgi, ja? Šitā meitene no Tukuma pie manis tiehāla, tur strādā bez PVN, ja? Pēc PVN strādā, ja? Bet viņai tik feini tā pīzdiņa apsties tā kā tāds rožu pumpuniņš, ja? Un mēs tas tikai atkodām nesen, tas no šķēras laikiem, ka tās rozes potē, ja? Viņš tā sagrieb, un es, ka tā momenta uzmet acis, man tā kā rozes Kenedijs atsits, zin, tas pumpuniņš. 25. meitenes atnākiet uz atklāšanu, varēs pa 10 lati 30,05 pašūku. Bet tas ir to vērts, ne? Man jau vienreiz tā trāpījās braukt, bija Rīgā, iebrauc Eigar Brīvības pieminieks, zin, vienu skrien bļaudā, vai man āvic izpis, nu, kas tas vārds tikai, bet te vēršas, ne? Muti noteikti jātur vaļā, zin, kad. Nu, problēma aiz manis, ko mēs atrisināsim, ja miška sēžās pīpas durā zemē un met kūlēm, jāturēs čupras, kamēr izdiršās, nu tas solis. Nu, šitā ir man laumu, tiek ļoti maigi meiteni, tas strādā bez PVN, bet šitā daļa, ja, un tā vien prasās uzlaist par sāļos. Ja? Nu, šitie divām meitenēm uztaisīts plastiskās operācijas, un speciāli priekš tev kapeiku pisējumi. Atnāk te izmanto meitenes un negrib maksāt. Ne? Nu, te Jelgavā no Kurcītes iestrādājas savilcēm uzskuli. Ja? Kādām naudīja bankā, tā pauts noklemē un viss. Nu, šito zēnas iesaka katram zēnam, aprovē, tā ir mana vakumniece, vienīgā, ja? Viņa tā fēni, ja viņi ņem lielam kaunu un lūpam, ieveltu visiem pautiem iekšā. Ja?